Plašu rezonanci sabiedrībā šodien izraisījusi laikraksta Diena publikācija par izmaksām Latvijai gatavojoties Expo izstādē. Rakstā projekta tāme nosaukta par uzpostu un tās pozīcijas par mākslīgi radītām. Tikmēr Latvijas ekspozīcijas veidotāja apsūdzības noliedz un uzskata, projektu apzināti cenšas izgāzt ekonomikas ministrija. Kuram taisnība? Pētīja Anete Bērtole. Teju 35 000 eiro par nepopulāru pustukšu profilu fotogrāfiju koplietošanas vietnē Instagram, 60 000 par muzikālu jaundarbu, kura izpildītāji nav saņēmuši atalgojumu, kopumā vairāk nekā 1 miljons eiro izšķērdētas valsts naudas. Šādi laikrakstā Diena aprakstīta mediju rīcībā nonākusī Expo izstādes sagatavošanas tāme. Man laikrakstā paziņojums nav gluži pārsteigums. Šādi uz publikāciju reaģēja ekonomikas ministre. Tieši viņa jau 2014. gada beigās apstādināja projektu izstrādi, kritizējot tā plānošanu, projekta vadību un norādot uz privātu interešu realizēšanu. Tagad ministri izlēmusi rosināt padziļinātu projekta gaitas un izmaksu izvērtējumu, kas varētu aizņemt aptuveni mēnesi un visticamāk pārvilktu svītru Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē. Man šķiet, ja šobrīd vairāk kā miljons eiro ir iztērēts Expo producēšanai, tad noteikti ir jābūt arī kādām taustāmām vērtībām, reālam rezultātam, kuru arī tajā gadījumā, ja Expo Latvija nepiedalās, var izmantot citiem mērķiem, piemēram, valsts 100-gades svinībā. Projekta radošā komanda, reaģējot uz izskanējušo informāciju, šodien sarīkoja preses konferenci, kur aptuveni stundu skaidroja, laikraksta un ministres pārmetumi ir nepamatoti. Kā skaidro Latvijas paviljona direktore, publikācijā minētās naudas summas ir nevis reāli iztērētais, bet pirms gada prognozētās programmas producēšanas izmaksas. Tāpat skaitļi rakstā esot minēti bez konteksta, piemēram, it kā parastam Instagram profilam paredzētie līdzekļi patiesībā domāti lielākās latviešu ēdienu datubāzes izveidē foto formātā, kur paredzēts iesaistīt tūkstošus Latvijas iedzīvotājus, kā arī diaspora ārzemēs. Savukārt rakstā minētais jaundarbs esot līdz šim vērienīgākais mākslas projekts Latvijā, kurā iesaistīti 43 mākslinieki. Jaundarbs nozīmē gan 35 minūšu muzikālu jaundarbu, kas sastāv no seniem rituāliem, dziedājumiem, tautas dziesmām, no instrumentālās mūzikas, no jauniem skaņdarbiem. Katrā paviljona daļā cilvēki dzirdētu tikai kaut kādu daļu no šī skaņdarba. Šis skaņdarbs tiek papildināts ar dzīviem instrumentiem, kas ir ērģeļu stabuļu veidā, kur būtu bijušas šajā ozolkoka zaros. Tie ir rases pīles, kas pilētu no šīs lapotnes un krātos šajos tēlnieku izveidotajos traukos, un tajos ir iebūvēti arī speciāli mikrofoni, kas šo skaņu pārvērš ritmā un integrē šajā dzīvi skanošajā skaņdarbā. Expo 2015 radošā komanda arī uzsvēra, ka līdz šim ekonomikas ministrija nesot lūgusi nevienu skaidrojumu par kādu no tāmas pozīcijām, tāpēc projekta apturēšana bijis nepatīkams pārsteigums. Kopš decembra beigām komunikācija ar ministriju esot pārtrūkusi pilnībā un darbi apturēti. Multimediālais jaundarbs esot teju pabeigts, bet nav uzsākta paša paviljona būvniecība. Pirms pāris dienām Šveices uzņēmums piedāvājis to veidot vienkāršāku un tātad par miljonu lētāku nekā iepriekš, tomēr, lai māju Ozolu pabeigtu līdz aprīļa beigām, darbi jāsāk drīz. Tādēļ visticamāk paviljona liktenis tiks izšķirts nākamā otrdien paredzētajā ministru kabineta sēdē. Anete Bērtole, Livora Žepickis, Latvijas televīzija.